Šis ir fragments no limbažnieka Ērika Graudiņa veidotā raidījuma Robežas ceļš apkārt Latvijai, kas šobrīd skatāms arī RTV kanālā. Viens no Ērika lielajiem hobijiem jau vairāk nekā 20 gadu garumā ir braukšana ar motociklu. Tikko sasniedzis atbilstošu vecumu, ieguvis tiesības, sākumā braukājis viens, bet tad jau saradies arī domu biedru pulciņš. Viens draugs nopirka, otrs draugs, bet tie moči atšķīrās. Vienam tur tāds nebija tā kā visiem vienādi kaut kāda enduro tipa. Un tad arī braucām, jā. Apbraucām Latviju. Pirmais brauciens, ko es atceros, bija uz Latgali kaut kur braucām. Man liekas, nobraucām 350 km, likām, ka mēs esam sasnieguši pasaules malu. Tur pa ceļām notika visādas lietas, vienam kaut kas jau saplīst, tur kaut kāda eļļa sāk tecēt. Bet sapratni pa močiem, principā nebija īsti nekāda, jā. Viens no pirmajiem tālajiem braucieniem bija uz Rumāniju, tam sekojusi Bosnija, un pirms 2 gadiem ar limbažniekiem Aigaru Bērziņu un Aivu Putniņu, biedriem no grupas Skinny Cheese, devušies uz Serbiju, kas ir viens no ekstrēmākajiem līdz šim piedzīvotajiem braucieniem, jo trāpījuši laikā, kad tur plosējās vētra, izraisot plūdus. Mums sanāca iebraukt diezgan lielās ziepēs, kad iepērāmies tur džungļos, tur iekšā, un tu brauc pa kalnu lejā, un tur viss ir slapšs, un tu zini, ka tu apakaļ vairs netiks, un vienīgais ceļš ir tikai uz priekšu. Un tu brauc to smago mocu, un tu vienkārši jūti, ka tā zeme, tur viss zem tevīm staigā apakšā. Un tu brauc, un ceļš beidzās, viss, viņš nav, un tur milzīgi zāli, vienkārši tur ir koki, zari, brikšņi, un tur domas tev visdažādākās, kad neatnāk kaut kāds lācis, vai tur, nezinu, kaut kāds vilks, vai mazums, viss kaut kas tur var notikt. Tu var nokrist, tu var savainoties, un tā, ka tur neviens palīgā tev neatnāks. Un tad tu iebrauc tādā vietā, un tad tu saproti, jā, kad var iznākt visādi, bet, paldies Dievam, mums sanāca tajā dienā tikt ārā no tiem džungļiem. Un tad mēs nolēmām, ka mēs vairāk iekšā nebrauksim šitādos te. Un nākamā diena, kas bija, braucam, un iebraucam vēl trakākā vietā. Tur vispār bija tā, ka tur milzīgs kalns sanāca uz augšu, ne uz priekšu, ne uz apakaļ, un viss vienkārši dubjos. Un tad mēs tur stūmām tur augšā tos močus un vilkām, tur gāzāmies, vienkārši te un kājas tev slīd, un tu saproti, ka tur, kur tā kājām vēl paiet, ja kājām nevar paiet, kur tā vēl emoci pabraukt. Bet izkļuvām, un tad katrs tāds brauciens, kur tu iekulies kaut kādās nepatikšanās, tev tā pieredzīta krājās, un pēc tam jau tev tāds, kas tad tur brauc. Pagājušajā gadā izdevušies pat 2 lieli piedzīvojumi. Vasarā Ēriks gandrīz nedēļu vienatnē apceļoja Latvijas robežu, dienā pieveicot ap 300 kilometriem. Tur man arī tas bija tāds, gribējās vairāk varbūt pašam sevi iepazīt, kā es iekšēji, kā es uzvedos, kad es esmu viens, un to grūtībās, pieņemsim, iebraucot kaut kur, un tad, kad ir jārisina kaut kādas problēmas, divatā tur skaidrs, tur viens otru tur atbalstīs, un tev būs tā, bet es tieši gribēju zināt, kā es uzvedīšos, ka es būšu viens, un ka man būs jātiek galā ar kaut kādām neparedzētām situācijām. Un izdevās īstenībā, man liekas, ļoti labi, un es biju pilnīgi tādā čila režīmā, tā kā iemācījos to, kad problēmas nav jārisina. Tev ir jāļaujās vienkārši, ja kaut kas notiek, tev vienkārši jāļaujās situācijai un jāpieiet ir ar vēsu prātu, un tev jāsaprot, ka, tehnika ir tehnika, bet pats svarīgākais ir, kā tu noskaņo savu galvu, jā, vairāk par spēku, vairāk par tehniku, bet, kā tavs prāts uzvedās, jā. Un man bija īstenībā diezgan viegli, man patika braukt vienatnē, un robežas ceļš apkārt Latvijai, tur jau nosaukums vien, man liekas, liek aizdomāties, ka būs kaut kāds turpinājums. Tā, te ir kaut kāda mērķa. Tā neizskatās nekas baigi labs te. Mīksts. Viss tas garums. Līdz robežai tiekot, tur diezgan viegli, jā, tur aizbraukt. Un tad, kad sākās jau Krievijas vai Baltkrievijas robeža, tur ir vajadzīgs atļaujas, jā, lai tu tur iebraukt dziļāk iekšā. Pa galvenajiem ceļiem drīkst braukt, bet tikko tu novirzies nost, tur var sanākt arī nepatikšanas, ja tev nav
atļaujas, jā. Un tad man Alūksnes pusē, iepriekš es tā kā biju pieteicis, Alūksnes galā tur man iedeva atļauju, bet Baltkrievijas, tajā Daugavpils galā tur man atteica, jo, kā mēs paši zinām, tur tie bēgļi, viss, kas nāk iekšā, viņiem tur nevajag vēl kaut kādu papildus slogu, man liekas, lai tur ķerstīt un stādināt kaut kādas motociklistus, jā, un tur prasīt dokumentus un tā. Bet, man sanāca arī iebraukt bišķiņ tur, kur nevajag, bet viss veiksmīgi. Bet septembrī divatā ar Aivi Putniņu devušies uz Maroku, Āfrikā. Marokā ir tā, ka tu brauc, tu vari ieraudzīt ne tikai kā daba ir kā vienveidīga, bet tur, mums sanāca tā, ka mēs braucām, bija tā kā 5 valstis vienā valstī. Bija gan meži kā Latvijā, bija gan, Amerikā tie kanjoni, viss tās klintis, bija kā Serbijā arī tie kalni. Viss bija principā tāds ļoti, kā lai saka, tāda buķetīt, jā, forši, jā. Daudzveidīgs, jā. Bailīgi tas nav tādā, piemēram, Marokā? Vienmēr, kad tu sāc to braucienu, ir tāds mazliet uztraukums, bet pēc pirmās dienas viņš tā kā parasti rimstās. Arī Latvijā braucot vienatnē man bija tā, ka pirmā diena bija tāda, ka tu nesaproti īsti un neaptver, ka tu jau brauc kaut kur un ka tu esi viens un tā. Un Marokā bija, jā, kad tu brauc pirmā diena un tad jau tu adaptējies, pierodi un tad tu pieņem jau situāciju, ka tā ir. Pieņem realitāti, ka tāda viņi ir, un tu brauc vienkārši, jā. Šajā braucienā viens no mērķiem bija nakšņot Tuksnesī, un tas arī izdevies. Septembris mums iekrita tā, ka bija vēl diezgan karsts. Mēs pat arī satikām kaut kādu vietējo pirms Tuksnes. Viņš brīnījās, ka mēs atbraukuši esam šādā laikā ar motociklu braukt uz Tuksnes, jo saulē tie bija apmēram kaut kādi, es pat ēnā bija 40 grādi, nepārspīlējot, jā. Tad saulē tur var iedomāties, cik tas ir karsts, jā. Tad tā diena gāja uz beigām un jā, atradām vietu Tuksnesī, kur pārlaist nakti. Un tad mums paveicās arī, ka tie laikapstākļi bišķi tā saule tā kā norimās un nākamā dienā jau pat lietas kaut kāds uzsmidzināja. Un tad tie grādi nebija vairs tik augsti kā iepriekšējā dienā. Jau tiek plānoti nākamie piedzīvojumi. Gaidām pavasari, tad jā. Pirmie dublīši atkal jau, tagad jau tīrs nomazgāts. Jā, brauksim, skatīsimies. Plānā jau ir tagad arī viens solo brauciens. Jā, ne Latvija, bet jā, visticamāk kādu no Baltijas valstīm. Tāpat padomā arī nākamais lielais brauciens. Eriks pagaidām neatklāja, uz kurieni iecerējis doties, bet skaidrs, ka rudenī atkal posīsies tālākam ceļam. Gribās arī redzēt kaut ko tālāk pa Latviju, kādi tur tās taciņas iet, tur tie kalni, piemēram, tur visi tie akmeņi un tās kultūras un tie cilvēki, tur tas tā interesanti. Tas bija tas, kas tieši aicināja, jā, braukt. Tikai braukt, bet arī iemūžināt. Iemūžināt. Tas ir tāds mans otrais. Principā man ir 3 hobiji. Mūzika, motocikli un filmu veidu, montēšana, veidošana. Vairāk, jā. Šī telpā arī notiek ne tikai skrūvēšanas darbi, bet arī māksla tiek radīta. Šobrīd jau sākts darbs pie filmas par Marokas braucienu, kas varētu būt skatām pavasara sākumā. Savukārt priekšpēdējo no 6 raidījumiem Robežas ceļš apkārt Latvijai RTV varat noskatīties jau šovakar 21:30 un arī nākamsvētdien šajā pašā laikā, kā arī šī un citu aizraujošo piedzīvojumu video ir skatām Ērika YouTube kanālā Taka Adventure.